Pirmkārt, ar ko sāksim? BMW M340i garantija. Uz garantijas auto. Līdz 27. gadam viss apkops iekļauts BMW centrā bez maksas. Tagad uz stop, kurš gads vāģiem, kāds tad motors sanāk? 24. gada 340i, 386 zirgi, ļoti labā stāvoklī auto, 12,000 nobraukums, pasūtījuma auto, klientam ilgi meklējām, atradām. Respektīvi, šis ir tāds viens no lielajiem pasūtījumiem. Protams, ir pirms tam pasūtījumi bieži, bet šitas ir... tāds ekskluzīvāks, pišķi kā parasti ikdienas auto, Okay. jo šita bija specifiski, vajadzēja melns salons, lai ir elitisks krēsls, obligāti panelim vajadzēja būt melnam, jo daudziem nāk salona krāsā, tas bija baigi svarīgi. Kāds vēl cilvēkam bija prasības? Sedans, melns pats pa sev, ja? Jā, nobraukums ne vairāk kā 30,000, lai garantija, apkops iekļauts un, protams, ar aprīkojums pats svarīgāks bija elitisks krēsls un M340, lai ir un sedans. Cik mēs ilgi klientam meklējām šo? Pusotru mēnesi apmēram. Bet, ja liekas, ka viegli trojku dabūt, ka pirmais zvans bija Kalvītim, ka viegli trojku dabūt sedanu M-pakā un tādu motoru nav. Tas nav tik viegli. Interesantākais, kas bija, visas mašīnas, ko izskatījām, bija vēl vairāk variantu. Visām bija avārija apakšā. Šitā ir tīra? Šitā ir tīra, jā. Okay. Pat nav parastā krāsošana? Viena lieta viņai darīt, viņai bija noskrāpēts bufers priekšā kaut kur. Tas ir pārkrāsots. Ko tu? Es neko klausos. Visas pārējās bija bijušas ar niansēm jau iepriekš. Interesanti arī viņi neteica, bet viņi uzlikuši ziemas riepas. No kurienes nākuši mašīna, kam pirms tam bijuši, tas arī vienmēr ir stāsts, kas cilvēkiem interesē. Kas ir pirms tam braucis, kam piederējis, kas pirmais īpašnieks, cik īpašnieki? Mašīna no Vācijas īpašnieks viens un ir braukājis pašā dīlerī darbinieks ar to mašīnu. Kaut kāds direktors? Kaut kāds direktors. Bet mani, ko uzreiz varu pieminēt, pārsteidza trojka kā tāda. Džeki teica, tur baigā skaņa, baigi iet. Es aizbraucu no šejienes līdz Mojkai, nezinu, 600 metri. Es biju šokā. Ko tu vēl skaties info, ko varētu pateikt? Jā, 4,3 sekundās līdz 100 ieskienās auto. Es biju šokā, ka vāģis tā var iet un ir tik krūts, ko tu Arčs teiks. Es arī izbraucu, arī biju nedaudz šokā, teikšu, kā ir. Pat bija tas... Jā, sportiņā ielika. Jā. Sportiņā ielika, šī tu uzdod. Parād, kā tu uzdod kāju. Šito sajūtās, šito gāzi. Bet viņš automāts. Jā. 360 kameras un klienti teica šito melnu aplīmēs resti. Okay. Tas arī būtu tāds labs akcents, melnu resti un melnu slogs, vai ne? Obligāti viņai vajag prasāt. Bet lielais jautājums, kāda cena šādam vāģim bija? Cena 55,000 eiro. Es šeit biju tā, kad kliente spiedu jau uz M-u. Startā teica M2 noteikti, viņi tur iet iekšā uz M2 brīvi. M2 var tā būt jau pa 50, jā. Tas bija arī viens no variantiem. Bija šitas M2, bet bija tā klientai taisnība, ka tur bija daudzām jau nebija garantija. Tur visādi cits nianses, mazāks auto jau, tāpēc palikām pie šitā varianta. Otrs, kas ir M-u, tad viņa gribēja arī 4. sēriju, ja? Jā. Bet tur mums nebija baigi. Tur, ja gribēja tādu labu, bija stipri virs 60 maksāt. Un atkal, ja runa iet par nekrāsotu, nesis labi, bumperi nekad neskaita kā krāsojamās detaļas. Tad arī bija grūti 4. sēriju dabūt, cik sapratu. Bija grūti, jo pa lielam ir tā, viss, kas šitās jaunajās mašīnas pērk, viņas arī tam arī pērk, lai viņām kārtīgi dot virsū. Un visticamāk, ka viss pārējās ir kāds testē, jo kaut kur apskādē, un tad viņiem tās avārijas vēl kāds līdzi. Bet domā, nebija šī mašīna kā demo mašīna? Nē, dīlers teica, ka neko neminēja par tādu. Bet paga, viņa jau nebija uz firmu, viņa bija pat uz privāto reģistrēts. Okay. Darbinieks. Tad 100%, pats darbinieks, direktors, kā mēs sakām. Direktors arī brauc ar šo vāģi.
Lāzergaismas ļoti labi izskatās šim, kā jau minējām, melnu restu, melnu logu un autiņš pa pirmo. Diski prasās lielāk vai ne? Nu, es laikam uzliku lielāks, bet uz ziemu būs tā kā vajag. Šitiem bembīšiem lāzerīši vairs nenāk, viņiem nāk ledi. Nu, izskatās kā lāzeri, jā. Kurā 22. laikam beidzās, jā? Jā, nu pirms Facebook, šitas tieši Facebook modelis. Viņi ielika to zilo niansu, lai vēl domā, kad ir lāzeri, vai ne? Lai tāds Kristaps no malas iestāsts klientam, jums ir lāzergaismas, nevis LED gaismas. Jā, nu aprikams tiešām labs. 360 Distronics. Jo trešām sērijām visbiežāk nav elektrisks krēsli, kas viņiem ir tāda lieta. Bet viņam neliekas, ka smarža ir kā jaunā vāģi un arī izskats un viss, nu paklājiņš ir tā kā jauns. Nav kur piečakarēties. Jā, parasti ir kaut kur maziņa kaciņa, saloniņā, nu šeit vispār nav kur rupi sakot kā piečakarēties, jā? Vispār nekur. Un vācietis nepateica, viņi uzlikuši vēl jaunu ziemas riebas, kas ir baigais pluss. Un nav jau Sailu un Michelin uzlikt. Tādā ziņā dīlers baignāts pretī video, visu info dabojām. Bet mēs iepriekšējā stāstā stāstījām par Amaroku, kad mēdz apčakarēt, bet redziet, ja mobilē ir augsts tiešām ar labu reitingu dīlers un tiešām labiem komentāriem, tad no tādiem jau var droši ņemt un uzticēties. Ja nešaubos, bija 416 vērtējumi, cilvēku vērtējuši 4,7 zvaigznes dīlerim bija. Nu, tas ir priekš mobīles ļoti, ļoti labi, ja 400 cilvēki tev ir vērtējuši, man liekas, izcili tas ir, ne? Jā. Bet, par pasūtījumu auto un diviem stāstiem, vienu, ko nenopirkām pa X5, Rudolf Čau, kā bija, ka aizbraucām uz vietas, apsījies tā mašīna nebija ņemama. Un Amaroks tur būs garākās sērijās, bet parādīsim. Šitas jau Amarok jau viņi ir redzējuši, ka mēs tagad filmējam. Jā, bet tur būs tā, parādīsim kāds rezultāts. Amarok jūs varat noskatīties droši, mums kur ir iznākuši YouTube kanālā Amarok sērija, ko mēs tikko minējām. Bet pa X5 bildēs bija ļoti skaists un labi, ka mums bija paziņa Robertam Bratans, ja tā var teikt, piebrauc viņam izručīs, 100 kiļi bija jābrauc, atkal sūtīja video, bet tur bija tik daudz nesakritības, kas video nebija norādīts. Jā. Nu, reāli. Viņš bija pa lielam sapūs, ne? Jā. Austrijas kalnos braukāts bija, bet ko mēs ar to gribam pateikt, ka mobilē jāskatās, jo tu jau vairs nezini, no ko tu pēc tur galā. Tā kā, tur baigi jāskatās, ieteikt braukt uz vietas skatītēm. Pamēģinām mazu testbraucienu izlaist. Tā priecīgs reiz. Testbrauciens, Šitā kāsā, kā cilvēkam atdos mašīnu. Es tur kājas gaisā visu laiku. Pagādas panelis trojkai? Jā. Head-ups. Tas ir ādas panelis trojkai, tāpēc, kad viņi ir tieši tā 340 tā stūrs apsaka. Ir, kam nav stūrs apsaka. Aprīkojums labs. Vienīgā nianse, viņai hi-fi mūzika, bet hi-fi nav parastā. Okay. Bet vajadzēja būt tai krutē, ja? Varēja būt, jā. Bet tā vienīgā lieta tāda, kas īsti nebija, ko vajadzēja. Bet te jau jāslēdz sporta režīmu visticamāk. Sport plus nevajag mums. Sport plus ne? Kāpēc? Neslīpēs. Lai iet Sport plus. Bišķiņ klusāk kā MK. Protams, ka bišķiņ, bet es pat biju pārsteigts, ka vispār ir, vai ne? Nu, mums reti, ka, teiksim, ir šāda tipa autiņa, bet, es biju pārsteigts. Vienkārši no malas izskatās parasts trojka, labi, tur difūzera aizmugurē laikam bišķi tāda nopietnāk. Bet izplūd viņai noteikti, kad jau ir. Taisnā? Nē, taisnī noteikti kaut kur ir, bet ne visā garumā. Autiņš arī turās labi uz ceļa, ja? Tu esi braucis arī ar remiem, kā ir? Ir atšķirība vai ne? Ir, jā, bet ļoti tuvu. Pietuvināts, ja? Jā. Arī pielips pie ceļa, ja? Baigi, man to skani fascinē. Jā. Ka parastai trojkai, jau liekas tiešām parasti. Es nezinu, vai jūs dzirdat, cerams, ka dzird, ja nedzird, tad ar labi. Uzgāzēsim uz vietas, tad jau redzēs, dzirdēs. Forši, jā. Viņi bišķiņ mīkstāk nekā M sērija arī.
Viņi arī apkopēs būs lētāk nekā M-sērija. Tas arī dators pirms paskatījos par auto, pavāc informāciju. Tā kā šitā vairāk tāda ikdieniša mašīna. Ko šis trojkas motors esot neiznīcināms? Jā, šitie ļoti labi izturīgākie M-motori. Kā visi zinām, tie 4.4, kas ir 4. Šitie ir tie motori, ko džeki var čipot līdz galam un nekas nebūs, bez mazuma sērijas. Jā, tikai, viņi ļoti labi griežas, var sabūvēt labi, viņam ir resurss labs. Respektīvi, no šiem zirgiem vēl var uzbūvēt nevis 50, bet 100 mierīgi. Ja? Es domāju, ka džeki, kas būvē, tie jau mācēs, jā. Neticam. Baigais vācis iet arī. Kurš braucās? Interesanti. Auto, principā, jauns 13,000 spidometrā. No, cik vispār jaunam šitādam cena ir? Pilnīgai nullītē. Jo tagad centrā. Cik sievieti ietaupīja? Es domāju, ka kāds 20,000 noteikti. Vinnē, ja? Vai tā, ka 13,000 kāds ir nobrauc direktoriņš baltrocīts, ja? 100 punkti. Vismaz interesanti jāpaskatās, cik tāds maksājas. Es domāju, jāpaskatās, kāds tam baltrocīts, kāds viņš izskatās pēc vārdu uzvārdu. Jāpaskatās bildē. Griezīs skaņa, ja? Jā, mēģinās. Jā, labs, ne? Priekš parastas trojkas. Labi, viņi laikam nav parasti, es teiktu, no trojkām gals. No parastiem, izņemot tēmu. Nav fakes, jā? Jā, nav fakes. Jā, tā viņiem nāk. Interesanti var pasūtīt arī bez, bet tieši šitā ir. Labs. Jā, autiņš ir superīgs. Skaņa labi, izcila. Bet no kā klientu vispār atsaucīgi bija? Jā. Ot viena no klientiem, kas tāda ātri reaģē, atbild un ar visu to, ka diezgan aizņemts busy schedule, saucamais darbu, atbildēja ļoti ātri. Un patīk, kad tieši bija tā, kā es visiem teicu, patīk, nepatīk. Jā, nē, viss, ejam tālāk, patīk, skatāmies dziļāk. Bet arī godīgi uzsvars uz klientu viņa bija tādu, tu mēģini kaut ko iedot viņai citu. Nē, es to teicu melnu, mēs paliekam pie tā. Viņa bija, teiksim, ieņēmusi galvā arī ar tam M, mēs teicām labāk M, bet šī gadījumā, man liekas, ir tāda situācija, kā pie mājas iegādes. Ir divstāvīga māja un vienstāvīga, un ja tu saproti, ka tu gribi dzīvot vienstāvīgā, tad tu nemaini savus domas, un šeit bija tāpat. Viņa ne par kam un nekādīgi. Mēs viņu, ja drīkst tā teikt, dušījām pat uz to M, nenodušījām. Interesanti par šito mašīnu reste, priekšējā reste, mēs viņu kā variantu neskatījām tikai tie restes, bet es painteresēju sīkāk par to mašīnu sarunāju, kad to resti uztaisīs melnu, to var izdarīt. Tā ir vienīgā lieta, kas bija. Bet... Redziet, cik klients bija fokusēts uz savu domu, ka viņai pat autiņš ir labs. Nē, restu vajag melnu. Bet, ja šādi ir nians kā restus, arī uzskata, ka ļoti labi izdarīja, ka nopirka auto, jo restu tā nokrāso, nolīmē, dara, ko gribi. Jo, ja tāda vēsture ir autiņām, grāks neņem, man liekas. Tiešām jauns auto, smaržīgs, pēc smaržas jau es saku, ne tā smaržīgs, bet tiešām kā no salona autiņš. Crazy variants. Jā, tas tuk, visu laiku. Labs. Pamēģināsim, arī pāris vārdus uzjautāsim. Diezgan daudz klientu, Tā parasti ir. Jā. Kad gribās uzfilmēt, tad sāk telefons zvanīt, klienti ir sabraukuši placi, bet tās ir labās ziņas, ka viss notiek gan Vāclaukos, gan arī Latvijā, Tukumā, Zemītes ielā 11. Tātad mēs savu autiņu izbraucām, apskatījām, esam abi starā, gan Kalvīts, gan es, kā braucās un kā vadās vispārējo. Pirmo reizi tā izbrauc, nebija brauc. Gribam uzdot jautājumu, kāpēc tieši izvēle ir 3. sērija, kāpēc tieši šāds dzinējs, sedans, melns un tā tālāk. Mēs iepriekš arī runājām, kad mēģinājām tev uz M pārvest
vēl visādiem variantiem, bet tu strikt skatījies uz vienu, fokusējies uz vienu punktu un teici, nē, Džeki, es gribu to un jums tas ir man jāatrod. Tā bija, ja? Diezgan strikti bija, jā. Sākās ar to, ka es vienkārši gribēju kaut ko sportisku šajā dzīves periodā, kaut ko foršu. Un kad sāku skatīties, jā, sākumā uz kupējām, tad sākās mums stāsts ar M240. Jā, 240, bet uzlec uz trojku, man liekas, kas ir atkal labs variants, jo, kā jau tu pat minēji, mēs gribējām tev M2, bet tu teici M2 pa mazu, vai ne? Tā ietilpība. Un viss šis zvērs pa lielu, lai viņu ierobežotu un neko ar viņu īpaši nedarīt. Taisnība. Un tad ienāca praktiskā vidē iekšā dzīvē. Un tad izdomāju, ka jāņem ir tomēr 4 durvis. Un kur tad tas sportinieks ar 4 durvīm, tad noslēdzās uz 3, jo 5. tomēr ir arī pa traku. Es arī atkārtošos, man liekas, 3. parasti izskatās kā 3. sērija, vai ne? Nedaudz bumperīs, difūzers aizmugurē, bet jauda ir ļoti laba. Ir īstenībā tu šobrīd manam pieciniekam vecajam, kā varbūt nedaudz maziņāka, bet godīgi sakot, lielas starpības nav. Tā kā ir vecais piecinieks un jaunais trīnieks. Ļoti, ļoti tuvu, tā kā nav nekādas drausmīgas starpības, kas domā, drausmīga maza mašīna būs trīnieks. Baigi, nē, ir ok. Kāda komunikācija vispār ar mums? Vai bija grūti pasūtīt pie mums auto, vai bija čakars, kā bija ar Kallīti komunicēt? Kallītis labākais. Teiksim tā, grūtākais laikam bija tas, ka vienkārši ir kaut kādas specifiskas vēlmes. Jā. Un tās specifiskām vēlmēm ir kaut ko atrast. Tas ir tas, laikam, tas grūtākais. Ietilpst visus tos boksiņus pareizajā virzienā, bet kaut kā mums izdevās. Jā, nu bija tā, kā jau teici, tās vairākas mašīnas, ko atradām, kas bija kā variants, Jā. pēc tam vēsture nebija laba. Visas bija kaut kādiem bojājumiem. Jā. Nu, es varu minēt, ka Kallītis tevi izslavēja noteikti, jo esot laba klienta, kaut ļoti busy schedule, bet tu visu laiku atbildējusi, es ļoti cītīgi. Jā, centos Jo gan, jā. daudzi ir tādi, es aizsūtu ļoti līdzīgi visu info un atbildu varbūt pēc 2 dienām, tad tā rokas laižās. Man liekas, nav ieinteresēti. Es Jā, biju nu ļoti nav ieinteresēta, lai es nejūtu to feeling, ka gribu to mašīnu nopirkt reāli. Tāpēc šita bija vienīgā nianse, ka šeit bija tā reste, kāpēc mēs viņu neskatījāmies no sākuma. Jā. Bet paskatījāmies dziļāk, vēsturi, viss pārējais, restīt aplīmēs un viss Tieši vajag. tā. Tā kā bija doma, jā, tā kā gribās melnu, bet tad Jā. sākām izvērtēt, ko atradīs, cik ilgi meklējas, un tad resti melnu, ko es tā kā ļoti arī gribēju, tad vienkārši tas nav tāds izdevums, ko varētu neņemt tāpēc auto. Viņš saka, ka tieši tā kā vajag. Nu, man liekas arī, ka ļoti labi, ka pie dīleri, kad tas stāsts, auto stāsts ir labs. Un pēc tam arī viegli būs pārdot, jo es sapratu garantiju, pagarinājāt vai bija jau? Šitai mašīnai tieši pagarināt nevar. Viņai būs līdz 26. gadam, bet viņai iekļauts apkops, jo 27. un 28. gadam pilnīgi viss apkops BMW centrā, tieši šitam auto. Pagājis, pareizi saprotu, apkopes eļļas maiņas bez maksas? Jā, tas nosacījums ir tāds, viņas nedrīkst pārbraukt, bet viņas tikai jādara tikai tad, kad viņai iedegās indikācija, kad jāmaina eļļa, kluči vai kas, bet to visu bez maksas darīs centrā. Jā. Tas ir plus. Tikai plus. Kā bērnu ceļas nopūst. Bet jā, mēģināju mani vienā brīdī arī pārsist uz M440. Bet es nepadevos. Dizainis piekrīt, man nevisai tas, bet šī ir labāk, jā. Tā kā atradās tas, kas vajadzīgs. Vai ieteiktu kādam noteikti, ja kāds meklē auto, nevar atrast, strādāt kopā ar Kallīti, kurš meklē autiņus? Noteikti. Un jābūt arī labam klientam. Jā, tas apusējā, lai ir daudz vēl Rudolf Čau arī forši viss meklējams un mēģinam atrast un jāatrod to īsto auto, ko meklējam. Tad jau. Ja gribās, var atrast. Šitādz interesanti meklēt mašīnas. Ne katru dienu sanāk šitāds, te skatīties, bet jā. Nu jā, viņš starp citu ir braucis arī ar Emmiem. Viņš saka, ka ļoti, ļoti pietuvināts braukšanas ziņā. Mīkstāki viņi ir nekā M3 vai Jā, M4, jā, bet Tur tā, kas cik tas tāds Tas saucās, balans, tas sweet ikdienas, spots, jā. jā, Kad jā. viņš nav parastais trīnieks, bet viņš arī nav M-kārs, un tad viņš ir M340, un viņš ir pa vidu, viņam ir daļas, kas ir no M-kāra, un man liekas, tas ir ļoti
labs vidusceļš. Klienti ļoti labi pārzina mašīnu, ko grib pirkt. Tā kā to es arī gribēju piebilst, arī dabūju pamācīt. Tā kā jā, tas tāds. Respektīvi, lai visiem ir tik labs fokus uz jaunā auto iegādi, vai ne? Jā. Vai pat nē, vai tas mums pārdējām grūtības Nē, radīt? man jo ātrāk atbild, jo labāk. Jo citreiz tā izsolē tā mašīna parādās dienu iepriekš vai pašā vakarā vai tajā pašā dienā. Tu nepaspēji jau dabūt to feedback, jā, solam, nesolam, un tā mašīna jau aiziet. Jā. Jo šitās tieši izsolē bija ļoti maz, kā meklējām, jā. Un, ja bija izsoles, tad bija krietni lielāks nobraukums un jau vēsturā. Vo tur es gribēju minēt, bet cena atkal bija labāka, vai ne? Bet viņi visi gāja 2018. 19. gads. Jā, ok, Negāja ok. neviens, ko es gribēju jaunāku. Nu, vot, un, kad aizpild pieteikumu, cilvēki saka, ka 100 eiro samaksāt viņiem priekš skām, bet pasties, cik tu daudz darba ieguldīji, lai dabūtu šo auto līdz šeit. Reāli mēnesis noteikti pagāja, mēs kamēr... Jā, ne pusotrs, vai ne? Vairāk, jā. Ar Kalvīti, jā, bet tu jau vēl ar maniem, kurš vispār neko Jā, nemeklēja, pareizi, bija, vispār neko un slinkoja. Kaut ko jau meklēju. Galīgi nenorakstīju. Tā kā jā, es domāju, ļoti, ļoti labs variants, ļoti labs deals, appusēji, viss ir apmierināti, vai ne? Jā. Mums ir galvenais, lai prieks ir klientam, lai pēc tam pie svētku galda, vot Kalvīts bija Džeks un pasaka, ja piemeklējat autiņu lūdzu, zvanat viņam un Kalvīšu vizītkartes mētā. Un veco auto jūs arī gribat ievietot pie mums komisijā, lai mēs notirgojam, ja? Tāds ir padomā plāns. Vecais man ir F10. 2010. gada. Normāls īstenībā kāpums no F10, es pat teiktu jaunajā trojkā, jā. Nu jā, kur jau, vai tā jaunāk ir, nav pagaidām, ne? Nē. F10 arī nav slikts. Mums tas starp citu nav neviens pārdošs no F10. Nu, vot kā reiz. Mīļš Bembīts, F10 kopts, viss, kas vajadzīgs, apčubināta. Tā kā ja kāds grib droši rakstat, zvanat, Kalvīti. Kalvīts jums notirgos F10. Ok, tā kā ja vajag kādu autos pasūtījumu droši auto2000.lv sadaļā pasūti auto un mēs tev atradīsim. Es nē, Kalvīts atradīs. Un paldies, ka skaties, paldies, ka laiko, subscribe un vispārējo. Tiekamies jau nākamajos video.